Nu, 18. janvāris. Katru dienu jūs varat palūgt Dievam svētību. Mums himnā tas rakstīts. Vai ne? Nu tad, kā es to redzu, tad himna turpmāk būs jādzirda katru pirmdienu, katrā mācību iestādē un katrā bērndārzā. Sāksim ar patriotisko audzināšanu, ar cieņu pret savu valsti jau mazam bērnam. Un ticiet man, tie maziņie to saprot daudz ātrāk. Man vakar te bija tāds 6-gadnieks, un viņš teica, kas man par to būs, ka man šodien potēs pret difteriju. Es teicu, tev nekas nebūs. Tu priecājies, taviem vecākiem zārks nebūs jāpērk, jo tā ir nāvējoša bērnu slimība, un kamēr šī pota nebija, ļoti daudz bērniņu nomira. Jā, es esmu veca. Citam patīks sen. Bet es vēl kā šodien atceros, kad bija mazs bērns, un man bija 5 gadi, un kaimiņa Ilzītei bija 2 gadi mazāk, kad mūsu mājām garām brauca smagā mašīna, uz kuras gulēja balts zārciņš. Es nekad to neaizmirsīšu. Nekad. Tikai tāpēc, ka viņas mamma neaizved Ilzīti sapotēt. Jo šodien ir vecāki, un sevišķi jau mātes, saskatījušās muļķības internetā, ko kāds gudrītis pēdiņās stāsta, tad vajag ieklausīties, ko par to saka mediķi. Ir tik daudz šo bērnu slimību. Šodien bērni no viņām nemirst. Tad kāpēc jūs nemīlat savus bērnus un neklausat mediķus? Jūs neesat tik gudri. Jums gan liekas, ka jūs esat gudrāki, bet tas var ļoti dārgi maksāt. Jā, es nesen arī dzirdēju. Medicīnas iestādē cilvēks strādā un saka, ka reize pasliktinājusies no tām potēm. Nu nē, no tā, ka tumsā telefonā TikTok skatās pāri 50 un pat 40 gados var pasliktināties redzi. Tumsā ir jāguļ. Un gribat labu veselību, ejiet laicīgi gulēt, gan jūs, gan jūsu bērni. Un nepiesoliet viņiem kaut ko nopirkt, ja viņiem jādara tas, kas viņiem ir jādara. Ko jūs darīsiet vēlāk? Tad, kad viņi būs 11, viņi jūs neklausīs. Kāpēc ir šī agresivitāte tais bērnos, kuriem nāk tie 11 gadi? Tāpēc, ka agrāk viņiem tiek piespēlēts vai nu telefons, vai čupa-čups, skotnīgi nu katrs nedod, lai tik stāv kluss. Nevar klusēt, ar bērniem ir jārunā. Cik ļoti to veselības mācību vajag jau bērndārzā, jo 5-6-gadīgi ir ļoti gudri bērni, ja ar viņiem runā kā ar līdzvērtīgiem partneriem, viņi saprot, viņi nekliedz. Tas, kad grūti arī 11 šobrīd ir. Kaut vai mums Latvijā visu laiku saka, ka naudas pietrūkst skolotāju algām. Bet ja būs alga pat 1000 lielāka, vai tie, kas nemīl bērnus, kļūs par labākiem skolotājiem? Jo šodien ķīmijai vispār nav grāmatu, kā tad to ķīmiju var iemācīt? Kaut ko izrauj no interneta skolotājs vēl vakarā. Un tad, kad 8. klases skolnieku uzdod jautājumu, un skolotāji paliek dusmīgi, jo viņi neprot atbildēt uz tādu vienkāršu jautājumu, kas ir atoms. Tad cik tālu mēs esam nonākuši? Vai par naudu iet runa? Labas lietām naudu nevajag. Vai gribēt darīt? Un vai gribēt samazināt izdevumus? Ja to muļķību, ko es dzirdēju televīzijā no Ašreļa kunga, kad biržā jālaiž Rīgas siltums un Rīgas ūdens, tad šis cilvēks grib iznīcināt savu tautu, jo tauta to samaksāt nespēs. Vai kaut viens ir padomājis, kā šodien tauta dzīvo? Nē. Bet ir vienam, un kāds teiks, es atkal slavēju prezidentu, kuram nav vienalga, kā tauta dzīvo. Viņam nav.
Man arī ne. Un nekad nav vienalga. Tāpēc metiet nost lepnību. Jums ir vajadzīga palīdzība. Lūdziet to. Metiet nost augstprātību. Un nedomājiet, ka jūs zinat visu, jo jūs nezinat. Es arī nezinu. Bet zinu daudz. Ar zināšanām ir pavisam vienkārši. Vajag vēlēties zināt. Un visādos veidos tās zināšanas pie jums atnāk, ja jūs to vēlaties. Bet skatoties tais tukšajās acīs brīžiem uz ielām, izskaties, kā cilvēki ir nozombēti un viņi vispār negrib neko. Vienmēr ir jāvēlas. Es vēlos, lai jums ir labi. Un kad jums ir labi, tad man ir labi. Lai mums izdodas.